Un līdz šim kreditkooperatīvs ir labi izturējis finanšu krīzi un pagājušajā gadā noslēdz grāmatas ar 44,000 apmēram peļņu pirms nodokļiem. Un iekrātās rezerves ir apmēram 2,2 miljoni, kas ir ļoti ievērojami. Es nevarētu teikt, ka finanšā krīze vēl ir beigusies, bet sagaidu, ka kreditkooperatīvs turpinās veiksmīgu darbību nākotnē. Otrā lieta ir mūsu pārauga iestāde EPRA, kas visu laiku uzliek mums likumai. Latvieši Melburnā jau 5 gados bija, viņi bija diezgan daudz, un mums jau bija savas sabiedriskās un kulturālās organizācijas un draudzes. Mums nebija saimnieciska organizācija. Kad kooperatīvs atskatījās uz saviem 30 gadiem, mēs lūdzam Melburnas latviešu literātu Edvardu Cilkavu uzrakstīt tekstu grāmatai par kooperatīva rašanos un darbību. Aicināt Jānu Dieliņu dot svētku. Paldies, Jāni! Dāmas un kungi, es sveicu Latviešu kreditkooperatīvu Austrālijā biedrus, valdes locekļus un kooperatīvu darbiniekus Latviešu kreditkooperatīvu Austrālijā 50. gada dienā. Es novēlu kooperatīvām ilgus un ražanus darba gadus nākotnē. Pārdot neizpirktos jubileju izstrādājumus, un to vietā tagad ir izkārta ar uzrakstu pērkt. Uzpirkto zeltu tālāk pārdot ārvalstīs, tā pārvēršot Latviju no zelta importēju valsts eksportētājā. Ir grūti iedomāties, ka, piemēram, kādu mantu, kas ir kalpojusi 10 gadus, šodien varētu pārdot kā lietotu mantu par tādu pašu cenu. Bet ar zeltu tā ir. Par zeltlietām, kas pirms dažiem gadiem pirktas, maksājot 11 vai 12 latus par gramu, šodien var dabūt tikpat vai pat vairāk. Turklāt par tiem maksā neviens kā par jubileju izstrādājumu, bet kā zelta lūžņiem. Eksportētie zelta lūžņi nonāk ārzemēs, kur tie pārtop investīcijas stieņos un monētās, pēc kā pieprasījums pasaulē joprojām aug. Kā pirmo, es lūdzu Melburnas latviešu organizācijas Austrālijā priekšsēdes Kristīnas Valdību. Dāvāju citiem. Piepildīt ar gudrību un atziņu, gan ticību un mīlestību, gan ar prieku un mieru. Mūsu laikrakstu Austrālijas latviešu vārdā un īpaši sveicienu es nesu no mazuļiem, kas varbūt nav tik mazi, bet daži ir, daži nav, kur ir uzrakstījuši jūsu kartiņu no Daugavas skolas. Jūsu atbalsts mūsu skolai ir regulārs un ļoti labs, un mēs par to ļoti pateicamies. Paldies! Melburnas latviešu sabiedrībā 50. gados nāca tāds saviņojums un pārsteigums. Runa ir, ka dibinās latviešu banku. Nams ir gandrīz tikpat vecs, un mēs sākām 55. gadā, tā kā esam 5 gadu vecāki par jums. Bet kooperatīvu pasākumu bija ļoti daudz sanītākos gados. Es, kā novēroju agrākos gados, tad bija tā operācija kooperatīva ļoti vienkārša. Vecie liek naudu iekšā un jaunie ņem ārā. Cilvēki, kas nav grāmatveis, tikai bija neiespējami no organizācijā pierunāt, kādā viņi uzņemās kasieru amatu. Tagad mums nodibinājas kreditkooperatīvas kā lietas atrisināt. Jau Latvijas inženieris, es tikai studēju tajā laikā, un viņš teica, piemēram, ka darbā viela nezināšu inženieri, piemēram. Ļoti novērtēju to, ka kreditkooperatīvas piedāvāja man gandrīz vai pirmo darbu, tas bija 40 gadiem, kad meklēju skolu, bija vienu darbu, un iegāju kreditkooperatīvā, un tur man uzreiz pieņēma. Ka es rakstīju daudz vārdus, arī nepazinu, un ka es viņam prasīju, kas tas nozīmēs. Raksti vien, viņš man saka,
Es tev paskaidrošu vēlāk.